Dieva tava un dāvā, svāto gora vārdā. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Dzīvīt kungam jaunu dzīsmi, jo viņš ir veicis brēnumdarbus. Tautu priekšā ir atklājis savu taisnību. Alleluja! Dārgie broļi un mūsas Kristu, šodien šimā Lieldienu 5. svētdienā mēs mūsu draudzē svinam Svēto jūra atlaides. Tā ir īpaša diena draudzes dzīvē, kad mēs īpaši piesaucam šo svēto mūcekli 1. gadsimtu, kādu jaunu cilvēku, kurš bija karavējs, bet kurš bija uzticējis Kristu, kristīgai ticībai, un kurš bija spējīgs atdot savu dzīvību un tādēļ veida līdzinot par šo savu mīlestību uz Dievu. Tāpēc mēs jau īpaši šodien piesaucam Svēto jūra aizbildniecību gan par mūsu draudzi, gan arī katrā ģimenē, lai svētais jūras stāv un ir aizbildnis pret visu ļaunu. Tāpat arī šodien mēneša pēdējo svētdienu mēs svēto misiju veltējam par aprīļa mēneša jubilārim. Tātad par Ināru Seidari, Saņītu Laukskiņēci, Ariju Stečuku, Veroniku Mātuli, Kristīni Klauža, Ingu Veide, Ārņi Vonugu, Kārli Klovanu, Armandu Čižaku, Emilu Strupuļi, Zoju Kairīšu, Ievu Rudkovsku, Joni Mušku, Andriju Mušku, Ludmilu Losevu un Jevgeniju Škērsteri. Lūdzot, lai 200 svietēji un doboji napīsīs mūsu ielastības. Un tagad ties brīdis svētdienas svētajai mīsai, kad mēs teikam apslācinoti svietētu jūdeņi, ja īpaši šimā Lieldienu laikā šis svietētais jūdenis, kas bija pasvietēts Lielajā sasdīnē, kā atgodinojums par mūsu kristību, par to, ka mēs esam Dieva bērni, esam atzimuši no jūdeņas un svēto gora. Un tāpēc, lai šis svietētais jūdeņs mums tagad atgodinoja šo patīsību. Kā dzīvo jūdeņi, Kungs savu žēlastību siltā visiem ticīgiem, Alleluja. Un tie, kas nopie žēlastībās, salūti, top tevi dvieseles un slavēj Kungu, Alleluja, Alleluja. Slavīt Kungu, jo Viņš ir labs, todēļ, ka Viņa žēlsirdība pastāvējušā. Lūdz, lai ir tavam un daravam, un svētajā nomā, kai bija no izsākuma, tai tagad un visur un mūžīgi mūžam. Amen. Kai dzīvo jūdeņi, Kungs savu žēlastību siltā visiem ticīgiem, Alleluja. Un tie, kas nopie žēlastībās, salūti, top tevi dvieseles un slavēj Kungu, Alleluja, Alleluja. visvarenais Dievs, lai šķīstē mūs no graukiem un ar šo euharistisko upuri, lai dod mūs zinēgus kļūt par dalībniekiem Tavas valstības būtībā. Amen. Gods Dievam augstumos. Un miers virs zemes, labās gribas cilvēkiem, mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tev klausamies.
klausimies. Dievs no tevis nāk mums pestīšanā, ka arī ticības kļūt par taviem bērniem. Uzlūkoj žēlīgi savu mīļotu bērnu saimi un dāvāj Kristum ticīgiem patiesu brīvību un mantojumu mūžībā. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svēto gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apustuļu darbam. Tymos dīnos, nūnocis Jeruzaļemī, Sauls mēģināja pīsavīnot mūcekļiem. Tomēr visi no jo baidējās, neticādami, ka jis ir mūceklis. Tad Barnaba pieņēma jū un aizveda pie apostuliem, un tīm izstostīja, kā jis ceļā bija redzējis Kungu, un ka tas bija ar jū runājis, un kā jis Damaskā dedzīgi sludināja Jēzus vārdā. Tā jis palika kopā ar tīm Jeruzaļemī, īdams un izīdams un drošsirdīgi sludinodams Kunga vārdā. Jis runāja un strēģājās arī ar Hellenem, bet tī tīkoja jū nūnovēt. Tad broļi to uzzinojuši aizveda jū uz Cezareju un aizsūtīja uz Tarsu. Baznīcai visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers. Te atsateistē un dzīvoja Kunga bijībā un pieauga svāto gara īpriecinājumā. Tas ir Dieva vārds. Alleluja, 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 alleluja. Savu sūlījumus es izpildīšu, tavs priekšā, kas Kunga peistās, nabaga pasmēts Sātan, un slavēs Kungu tī, kas jū meklē, jū sirdis lai dzīvoj mūžīgi. Alleluja, 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 alleluja. Atcerēsies un pie Kunga atsagrīs visas zemes malās, jo priekšā krist pie zemes visas pogonu dzirdīs. Visi, kas guļ zemē, mīlēs vienīgi jū, jo priekšā nosalīgs visi, kas porsāpiež par putekļiem. Alleluja, 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 alleluja. Bet un dviesēdējam dzīvos, un mani prieks nocējām kalpos, izstosties par Kungu nākamai paudzei, un tautai, kas pīdzim sūdējos, jo taisību. Alleluja, 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 alleluja. Lasījums no svāto apustuļa Joņa pirmos vēstules. Bārni, mīļosim ar vārdiem un ar mēli,
bet gan darbos un patīsībā. No to mēs zinosim, ka esam no patīsības, un jo priekšā varēsim mīrinot savas sirdis. Jo arī mūsu sirds mums ko pormat, Dievs par mūsu sirdi tomēr ir lieloks, un Viņš zina visu, muni mīļotī. Jo mūsu sirds mums pormat, jo mūsu sirds mums napormat, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko lūgsim, mēs no Dieva saņemsim, jo mēs pildam jau bauslības un daram to, kas Viņam pateikams. Un jo bauslība ir tas, ka mēs ticētu jo dēla Jēzus Kristus vārdam un cits citu mīļotu, kā Jis mums ir pavēlējis. Un kas pilda jo bauslības, tas paliek Dievā un Dievs Jimā. Un to, ka Jis paliek mūsos, mēs zinām no gora, kuru Jis mums ir devis. Tas ir Dieva vārds. Dievs kungs, lai ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstījis svētais Joņs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Es esmu īstais veina kūks, un mans tēvs ir veinkūpis. Ikvienu atvasi, kas manī nes augļus, Jis nocirta, un ikvienu, kas manī nenes augļus, Jis nocirta, un ikvienu, kas nes augļus, Jis noterēja, lai te nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri to vārda dēļ, kur es jums pasludināju. Palīdziet mani, un es jūsos. Kai atvase nevar nest augļus paša no sevis, nepalikdama pie veina kūka, tāpat arī jūs, jo nepaliksiet manī. Es esmu veina kūks, jūs atvases. Kas paliek manī un es Jimā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Ja kas manī nepaliek, tas teik izmāst orā, kā zors, un nokausta, un tos paņem un iemet guņī, un tie sadaka. Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribīt, un tas jums notiks. Ar to teik pagodināts mans tēvs, ka jūs nesat bogotīgus augļus un kļūstat mani mocekļi. Tie svētos rakstu vārdi. Slāva Kristus. Šodien šajā evangelijā, kuru tikko dzirdējām, Jēzus runāja, ka Jis ir veina kūks. Ziniet, Jēzus ļoti bieži izmantoja tādus tālus salīdzinājumus, kas cilvēkiem bija saprotami, kas cilvēkiem varbūt arī pat ikdienā bija sastopami. Ja atcerēties pagājušo svētdienu, Jēzus evangelijā sevi salīdzināja ar labu gonu. Gons mūsu laikos bija normāla parodība, un arī cilvēki zināja, kas ir gons, ko nozīmē būt gonam, kāda ir gona funkcija un tā toļo. Tie cilvēkiem bija ļoti saprotami uztvert Jēzus dūmas. Un šodien Jēzus saka par veina kūku, ka Jis ir īstais veina kūks, jo tavs ir veinkūpis, bet mēs, tātad jo mocekļi visos laikos, esam atvases.
Mūsdienos mūsu varbūt tādā dobā veina kūks nav īpaši izplatīts, vairāk kā varbūt mēs savā dorzā, kā intereses piec, vai varam tu veina kūku izstādīt vai kā, bet mūsu apstākļos šeit neviens nanosadarbojās ar tādu nopietnu veina kūpšanu. Šo te kūka, tā kā saka, tāda dorzā, lielus dorzus nav. Bet siltajos zemēs un Jēzus laikos tas bija populāri, normāli, un cilvēki uzreiz saprota, par ko Jēzus runāja. Uzreiz varēja izsadomot savus veina kūkus, šos veina dorzus un tā toļok. Šis orots, darbs, ko tā kūpā, šos veina kūkus, tad tas prasīja arī zināmas iemaņas, zināma pieredzi, zināmu darbu, tā ir diezgan nopietnu darbu, un tur arī vajadzēja zināt, kā pareizi visu darīt, kā pareizi rēkoties ar tiem kūkiem, ar tiem zorim. Varēja arī, lai cilvēks varētu atšķirt, kur tas zors ir labs, tātad nes augļus nesīs nākotnē, kurš ir tukšs, kuru vajadzēja arī nogrīzt. Tad varēja atpazīst, vajadzēja zināt. Bet vēl viena lieta, jo Jēzus runāja ebrejus, jūdus, šo Izraēla tautu. Un Izraēla tautai bija arī skaidra tāda apziņa, ka ir Dieva izstādītais veina dors. Tu mēs arī lasām vecajā derībā. Vecajā derībā arī bija tais uzskats, ka tiešām Dievs, kā veinkūpis, šo tautu izvēlēja un izstādīja. Tātad arī Dievs deva zemi tautai un izstādīja kā veina kūku. Un tad arī bija tāda izpratne, ka pašai ebreju tauta ir Dieva veina kūks. Arī pat timā svietnēcā, Jeruzalemes svietnēcā, saka, ka bija tāda dekorācija. Tur bija izveidots veina kūks, tais mākslīgais, kā dekorācija pie tos visvētākos vītas, kur atceroda timā svietnēcā. Tas arī bija savu veidu, kā atgodinājums tam, ka ebreju tauta ir Dieva veina kūks. Un lūk, tad mēs arī saprotam, cik tomēr Jēzus pareizi darīja, ka viņš paņēma tādu salīdzinājumu, un arī mums kļūst skaidrs, ko Jēzus grib ar to pateikt. Un tur ir būtiska doma tāda, ka pats galvenais ir pats Jēzus, no jo nāk šeit dzīvības sūla, kas baroja tos atvases. Jo Jēzus ir Dievs, kas dod mums šo dzīvību, kas padod. Un mēs no to arī dzīvojam. Pasateicot tam, ka mēs esam kopā šo veina kūku, kas ir pats Jēzus. Bet vēl tāda līte jau garīgo nozīmē, ka mēs redzam, ka, lai būtu normāli, labi augļi, tad nedrīkst veina kūku atstāt vienkārši pašā ziņā, lai viņš aug, kā grib. Un tad būs augļi. Tieši otrādi nebūs labu augļu. Tur vajadzīga uzmanība, vajadzīga rūpēties, kūpt tu veina kūku. Kā es jau sacīju, jāzina, kuru zoru jāatstoja, kuru jānogrīž. Un tai toļok tur vēl citas, kā es saka, nianses ir bijušas, bet mūsu garīgai dzīve. Arī mēs nedrīkstam savu garīgu dzīvi vienkārši atstāt, lai auga, kā es saka, ticība, jā, vai pašai izaugs mani nukristēja, tad viss jau labi, jā. Tai nebūs. Svarīgi ir rūpēties par savu garīgu dzīvi. Tas arī prasa pīpeli, uzmanību, prasa arī noteikti zinošanas. Arī mēs lūdzamies, mēs lasām katehismu, lasām Dieva vārdu, ejam pie sakramentiem, jo īpaši grāku sildzēties sakraments, kur mēs tos nalogos zorus atstājam, nogrīžam no sevis, ļaujam Dievam, lai ies tos sadedzināja nalogos zorus.
Jā, un tad mēs dzīvojam, rūpējamies par savu gorīgu dzīvi, un tad mums ir rezultāts, mums ir augļi, labi augļi, kas arī Dievam par godu ar mūsu dvieseles pestīšanai. Un šodien, jo īpaši mēs mūsu draudzē piesaucam Svēto Jūra aizbildniecību, un arī pieminēsim jūs šodien šimā runā. Svētais Jūras, viņš bija jauns cilvēks, pieticēji kristīts, un viņš šo mūcekļību pieņēma imperatora Diokletiāna laikos, kad bija vojošanas tieši par kristīgu ticību. Svētais Jūras, viņš bija piedzimis, tādā diezgan ticīga ģimene, arī kristīšu ģimene, tā ir saka mums baznīcas tradīcija. Un viņš bija karavīrs, kurš panāca labus rezultātus savā karjerā. Ka tiešām viņam bija panākumi, ka jau varēja studēt par piemēru, jau varēja arī, izsadrošinoties, ka viņam ir tādi labi rezultāti, ka viņš ir tāds uzticējis karavējs, ka viņam faktiski priekšā ir liela tāda izaugsme un arī tā karjera, kā karavīra. Bet šeit ir tas galvenais, par ko mēs arī Svēto Jūru gudinojam, mīļojam, un no tiem seniem laikiem mēs jau vienmēr pieminam, ka viņš domāja, ko te vajadzēja izvēlēt. Vai starp ticību Dievam, vai šī karjera, vai šī tāda imperatora labvēlība. Tad viņš izvēlēja to, kas viņam bija visvērtīgākais, vissvarīgākais. Izvēlēja šo pīdarību, šo uzticību Kristum. Un redziet, tas uzrunāja vēl vairāk, jo tas nesakrita ar cilvēcisku logiku. Te bija vienkārši tāda laba līdzība, ka Dievs ir visaugstākais, ka Dieva autoritāte ir porī visam. Un lūk, ko pēc Svētais Jūras mūceklis un arī tas, kuru mēs tiešām gudinojam, jo padomājiet, Svētais Jūras dzīvoja pirmajos gadsimtos, un tur viņš deva šo līdzību mūcekļību pieņēma. Bet pēc tam baznīca diezgan tā strauji izaplatīja Svēto Jūra kults, ja tā mēs varētu nosaukt, ka ceļā baznīcas, jo gūdam, arī sauc vīdes, jo burda gūdam, jā, un tad arī citas vīdes, kas notika vēlāk jau kristīgajā baznīca, kaut jau bija brīvība no valsts puses jādūta kristīgai ticībai. Tad ļoti izaplatīja šis kults, šai gudinošana, tāpēc, ka dzīvoja šai atmiņa un šai līdzība, ko deva Svētais Jūras ar šo savu tādu nostoju, ja bija spēcīgi. Ja arī patika cilvēkiem, un tas arī uzrunāja vairāk, nekā vienkārši kaut kādas karjeras sasniegšana, kaut kādi labi rezultāti, vai slava, vai autoritāte. Tas cilvēkus uzrunāja vairāk. Tas lika cilvēkam arī aizdomot un pašam būt stipram savā ticībā. Protams, par Svēto Jūru ir daudzi nostosti izveidoti, to mēs arī nevaram, kā saka, pierādīt, vai tas bija vai nebija, vai tā ir legenda, vai tiešām Dieva brīnums. Tur ir dažādi, bet fakts ir tas, ka tiešām kristīši gudināja Svēto Jūru, par jū runāja, piesauca jū, un šis piemērs lika arī, lai par jū runātu, vai nodūtu jū toļok, no paudzes uz paudzi. Un lūkopies arī, nav tādu dokumentu, nav rakstīsku līdzību par Svēto Jūru. Ja piemēram, par kaut kādiem citiem svētiem ir līdzības vai pieminēs kaut kāda dokumenta senajā, vai kā, bet par Svēto Jūru neviena vārda nav, bet tas dzīvoja kā tradīcija, kā tāds tiešām dzīves nostos. To mēs varam arī salīdzināt ar to, kā, piemēram, arī mūsu ģimene
Kāds stosta no paudzes uz paudzes, ka lūk, mūsu dzimtē tas un tas ir bijis, jā, kaut kādu notikumu nostost un tai toļo, es teiktu nodūts toļo. Tas līdzīgi bija arī ar Svāto jūru, bet tāpēc mēs arī jū gūdinojam, ka nocer arī līdz mūsdienam Svāto jūrā šis piemērs, jo arī dzīve, un mēs zinām, ka svātī ir tī, kuri ne tikai dzīvoja pagadnē, bet arī tagad dzīvo, īpidīva. Un ir mūsu draugi, mūsu palīgi, kurus mēs varam piesaukt, un noteikti arī sajūst šo palīdzību, kas nāk no dabas, un ir izlūdz pie Dieva, rīpējās, tā kā aizstāv mūsu pie Dieva, un dod mums, izlūdz mums šo žēlastības, kas mums ir vajadzīgas. Un tāpēc arī uzticēsim mūsu draudzi Svāto jūra godībai un aizbildniecībai, un lai jo piemērs tieši jo šai uzticība kristīgiem ideālim ir arī mūsu iedvesma. Amen. Tagad apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visu varīgu Tavu, Tavas un zemes, visu redzamu un neredzamu lītu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, viņu piedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem, no Tava dzemdētāju, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patīsu Dievu no patīsa Dieva, dzemdinot un radītu, būtībā līdzīgu Tava, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemīsojis ar Svātu garu, no jaunavas Marijas un kļuvis cilvēks. Kristā piekalts par mums Poncija Pilāta laikā, cītīs un apkalpots, trešajā dienā augšām cienīs, kai pravītots rakstos, uzkopis debesīs, sēd pie Tava labos rokās, un atkal godībā apmākstīsot dzīvos un mirušos, un jo valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz Svāto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tava un Dēla izīt, kas ar Tavu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšanu. Es ticu uz vienu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Piesauksim visvareno Dievu, lūdzot baznīcas un visa pasaule vajadzībos. Lūgsim par Svāto Dieva baznīcu un par visiem baznīcas kolpiem, par mūsu pāvestu Francisku, visiem vīskupiem, mūsu vīskupu Joņu, prīsterim un diakonim, lai baznīca ir patiesais Kunga veina kūks virsēs. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mūsu draudzes prāvestu Vitāliju, lūdzot Svāto gara vadību un Dievmotes aizpildniecību kalpojumā. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs.
Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par baznīcas vienību, lai visi kristīši vienprotībā un savstarpējā mīlestībā pildītu Dieva gribu, tā tuvinojot debesu valstības atnākšanu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Jēzu auglīgais sēnakūks, līdz mums ir pilnīgi vienoti ar tevi, lai kopā ar tevi mēs vairējam Dievu gūdu un kalpojam cilvēku kopumā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par visu mīlestību pret Dievu un Tevo publiku auglīgā. Kungs, moci mums mīļot nāk otru, bet darbus un patīsībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par ģimenēm, lai esot laulātajiem un vecāku un bērnu attīstībās valda Dieva mīlestība. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par vientuļiem, slimajiem un noskumušiem. Lūgsim par visiem, kas cīš. Kungs, mīļamā, stiprinot cilvēkus, jūsu vārdos. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai kungs Jēzus novis uzvarētājs, satrieks novis goru Ukrainā, svātajā zemē un ir visos vietos pasaulē, kuras ir pieņemties karš un cita veida ļaunums, lai viņš apgalvojas par cilvēkiem, kas cīk un sauc pēc taisnīguma un nāk ar savu mīlu, svētību un dzīvinošanu. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mirušajiem broļiem un mūsam, lai Kristus savā žēlsirdībā uzņem jūs debesu priekšā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Īpaši šodien lūdzamies par aprīļa mēneša jubilāriem, draudzē par Ināru, Saņitu, Āriju, Veroniku, Kristīnu, Ingu, Ārni, Kārli, Armandu, Emīlu, Zoju, Ievu, Jāni, Andri, Ludmīlu, Jevgeni. Lūdzot Dieva svētību un apiesis mūsu žēlastības. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Dievs svētēja savu tautu, lai būdami pilnīgi vienoti ar Tevi, mēs apliecinājam ticību ar visu savu dzīvi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tagad nelieli paziņojumi. Šodien pēc svētās mises pasalūdzamies Jēzus vārda litāniju, tad būs procesija euharistisko par gūdu svētajiem jūram. Tad mēs bez svētāko sakramentu orā poši arī sekosim. Un tad arī svētībā ar visvētāko sakramentu. Nākošo svādīni ir mēneša pirmo svādīne. Un debeskopšanas svētki šogad ir 9. maijā. Un Raipolē svēto mise būs vakarā 6. Ja? Ceturtdien debeskopšanas svētki, tas 9. maijā. Savukārt 12. maijā svādīni mēs svinēsim svēto Stanislava atlaides. Tātad, ir divas atlaides mums. Divu viens pie otrā, kā es saku, šos dīnas, tāpēc arī būsim redzēji. Piesauksim arī to 12. svēto Stanislavu. Tas ir tāpēc, ka Polija joprojām palika pie veco kalendāra. Stanislavu svin 8. maijā Polijā. Un arī līdz šam
Un tāpēc mēs tā kā, esam kādreiz bijuši Pūlijas teritorijā, arī šeit draudzē arī dibinota, tad, kad bija pūļu laiki šeit, tad mēs tā kā vairāk vienoti ar pūļiem svinam Svēto Stanislava dīnu. Jo pa jaunam drusku ir citas izmaiņas, jo Svētais Stanislavs jau pēc jauno kalendāra jau bija, bet mēs tā kā pieturamies pie to vēl, tāda stila. Tad arī ir zināmi kopu svātki, noteikti jūs jau zināt, redzēt, tad šeit Raipolē kopu svātki būs 1. jūnija sasdien, sākuma mise baznīcā, un tad vecajos kopos un jaunajos kopos. Kopu svātki aizlūgums par mirušiem. Tagad turpinājam svēto misi. Klausītājs, broļi un mūsu vedības, visvarīgais Tavs pieņem šo mūnu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no Tava rūkā, par ūdu un slāvi savam vordam, par godu mums un visējos slāvējai baznīcai. Visu augstais Dievs ar šo bezgalā cildenu, Tavā vienpīdzimušo dāla upuri. Tu pišķēri mums dalību Tavā dieviškajā dobā. Palīdzi mums lūdzam ne tikai pazīt un gūdot Tevi kā vienīgu Dievu, bet arī darīt visu pēc Tava prāta, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs un slāvi ar jums.
augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie Kunga. Pasateiksim Kungam mūsu dīvam. Tas ir labi un taisnīgi. Patīši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un sviltīgi. Katrā laikā tevi un slavēt, un es sevišķi šimos dīnos teikt tavu būtu, kad Kristus ir upurāts, kā mūsu paskā. Jis upurēja savu mīsu uz kristā kūkā, ir piesapildējis visus vecos derības upurus, un atdodams pats sevi mūsu pestēšanas lobā, ir kļuvis gan prīsters, gan autors, gan jārs, kas tiek upurāts. Tādēļ ļaudinu prīkā līksmoju un gavilē, ticīgi visā pasaulē, un arī dabasu spākju un eņģeļu vārās, dzīt tavas godības himnu, teiktami tagad un vienmēr. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes Kungu Dievs. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes Kungu Dievs. Debes un zeme ir tavas godības pilna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Augstumos, augstumos, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Augstumos, augstumos, svētīgs, svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Augstumos, augstumos. Kungs, tu esi patīši svāts, visu svātuma olots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šo dāvanas ar savu gaura spēku, lai tos mums dod par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asmu. Kad Jēzus labprātīgi atsadēja cīšanu un Jēzus ņēma maizi, pasateica lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdotā. Tāpat pēc vakariņām iesjēma arī bikeri, pasateica vēlreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Darīt to manai pīmiņai. Lūk, ticībās noslēpums. Mēs mīlestīsim par tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
Tāpēc pieminādami Tava vienpīdzimušo dālu, novi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, un dzīvības maizi, pestīšanas bikeri. Un pasateicam, ka mums esi ļovis stāvēt Tavā prīškā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vienoj mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsonās. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu vīskupu Joni un ar visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā un ļaujam redzēt Tavu vaigu. Apsažāloji par mums visiem, mēs Tevi lūdzam, lai kopā ar svātu Dīva Moti, Jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jos Leigavaini, svātiem apostoliem un visiem svātiem, kas Tev bijuši pateikami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžēgo dzīvi cīnīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev divam mēs svarīgiem Tavam, svāto gora vienībā ir viss gods un slava, visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdīgošanā, bet atpestī mūsus no ļaunā. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mīru mūsu dīnos, lai ar Tavu žēlistību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un graukā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev lūdz un varam mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoliem, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru. Raugīs no visus mūsu draugiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un stiprināju visā kristīgu saimē, savu mīru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, ka dzīvo un baudi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva mīras ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs lai ir ar Tevi. Sniedziet viens otram mīrā un izsnieguma sēni. Sažāloj
Lūk, Dieva jauras, kas noceļ pasaules graukus. Svietīgi ir tie, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Es neesmu cīnējis, tu nāktu pie manis. Saka tikai burtu, man atvieseli, kad jūs pasaules.
Es esmu īstais veina kungs, un jūs atvases, saka Kristus. Kas palīk manī un es imā, tas nes daudz augļu. Alleluja! Lūksimies! Žēlīgais Dievs, esi vienmēr klāts saviem ļaudīm, kas piesadala šai dabas noslēpumā, svētajā komunijā, lai atstojuši vecos grēkus, iedzīvotu jaunu dzīvi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Litānija visvētāko Jēzus borda gūdam. Kyrie eleison. Jēzu klausi mums. Uzklausi mums. Dievs Tavs no dabasiem. Apsažāloj par mums. Dievs Tavs pasaulē pēstētos. Apsažāloj par mums. Dievs svātais govs. Apsažāloj par mums. Svēto trejādība viens Dievs. Jēzu dzīvo Dieva darbs. Jēzu Tēva spožums. Jēzu mūžīgos gaismas skaistums. Jēzu gūda kieniņš. Jēzu taisnības saule. Jēzu jaunavas Marijas dāvs. Jēzu mīļojamais. Jēzu apbrīnojamais. Jēzu varenais Dievs. Jēzu nākamo mūža Tēvs. Jēzu lielos padomes eņģeļs. Jēzu visu varenais. Jēzu visu pacītīgais, Jēzu visu paklausīgais, Jēzu labprātīgs un pazemīgu sirdi, Jēzu šķīstības mīļotojs, Jēzu mūsu mīļotojs, Jēzu mīra Dievs, Jēzu dzīvības Dievs, Jēzu tikumu paraugs, Jēzu decīgais dvieseļu māklātojs, Jēzu mūsu Dievs, Jēzu mūsu patvārums, Jēzu nabogu Tēvs, Jēzu ticīgu dārgmons, Jēzu labais gons, Jēzu patīso gaisma, Jēzu mūžīgo gudrība, Jēzu bezgalīgais labums, Jēzu mūsu ceļš un dzīvība, Jēzu eņģeļu prīca, Jēzu patriārhu kieniņš, Jēzu apostolu veidotājs un valdons, Jēzu evangelistu mocētojs, Jēzu mocekļu stiprums, Jēzu izziņēju gaisma, Jēzu jaunavu šķīstība, Jēzu visu svāto krūņis, esi mums žēlīgs, esi mums žēlīgs.
no visa ļauna, no ikviena grāka, no tavas dusmes, no ļauno gora viltības, no naškeistības gora, no mūžīgos novis, no nolaidības tavos iedvesmēs, ar savu svētos cilvēku topšanas noslēpumu, ar savu dzimšanu, ar savu bērnību, ar savu dievišķo dzīvi, ar savam pūlēm, ar savu novis cīņu un cīšanu, ar savu Kristu un atstotību, ar savam sopēm, ar savu novi un paglaubošanu, ar savu augšanu ceļšanos, ar savu debesīs kopšanu, ar savu visvētāko sakramenta izstādīšanu, ar savu prīcu, ar savu gūdu, Dieva jārus, kas nu ceļ pasauli graukus, atlaid mums Jēzu. Dieva jārus, kas nu ceļ pasauli graukus, uzklausi mums Jēzu. Dieva jārus, kas nu ceļ pasauli graukus, apsažāloj par mums. Jēzu, klausi mums. Jēzu, uzklausi mums. Lūksimies. Kungs Jēzu Kristu, te esi sacījis lūdzīt un sajumsīt, meklēt un atrasīt, klaudzinājot un jums tiks atdarīts. Mēs tevi lūdzam īdeic mūsos tavas dieviškos mīlestības guņi, lai mēs tevi ar visu sirdi, bordim un darbim mīļotu un nekad naporstotu tevi gūdinotu. Kungs, līdz mums ar vien tavu svātu vārdu beigīs un tu mīļotu, jo tu nekad neatstāji bez savas godības tos, kurus tu esi nostiprinājis savā mīlestībā. Mēs tevi lūdzam, kad dzīvo un valda mūžu mūžos. Christmas.
Visu svātu sakramentu. Divam dāla. Lai ir slava mūžīgā, debesīs un visā zemē, no ikvienas radībās, varam svētajam lai visam mīlēšanā neticīgā. Amen. Dievs, tu esi mums dāvājis tavas maizi, alleluja. Ienes mums tavu žēlastību, alleluja. Lūksimies, kungs Jēzu, kas esi mums atstājis visvēto sakramentu, par viņu savam cīšanu, dāvi, lai mēs tavas mīsanāšanas svātu noslaukumu, tai būdinojam, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, ka dzīvo un būti mūžīgi mūžā. Amen.
svētākās sakrāmes. Sirsnieks jums visiem paldies, pateicība katram par šo svēto misiju, ka mēs varam būt kopā lūgties šimā svētku dīna, jūra dīna, kad mēs šeit šodien svinam. Un, protams, arī paldies jums, procesies dalībnieki, arī gaidam jūs visus, arī uz svēto Stanislava atlaidam, arī uz procesiju 12. maijā, svādien arī tot, arī īsim. Gudinosim jau Stanislavu, un lai Dievs svietēšamā jaunai nedēļa, lai paboda jūs, lai laba veselība, arī jubilāriem, par kuriem šodien lūdzamies, lai Dievs pagodējas vietī un dovoj napiecīs mūsu ielastības. Un pavaiz mēs pateik atgodinot, ka soksīs māja mēnesis. Māja mēnesis īpaši velteic divmotis gudinošana, un mēs pēc katras svētos misijas vādīm dzīvosim litāni jaunās Marijas gūda. Nokūšos vādīni, tad jūs Jēzus sirds litāni pasalūdzētais poši pirms misijas. Jā, poši noskaitītā. Tad pēc misijas tad teikt dzīvota litāni jaunās Marijas gūda. Kristus ir augšām ciedījis. Patīs ir augšām ciedījis. Esi sveicinota Marija, žēlastības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūžā stundībā. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Es ticu uz Dievu, visvarīgu Tēvu, dabas un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, jo viņai būtu dālu mūsu kungu,